Labdien visiem, pulkstens ir jau 6, dažas minūtes pāri, ja, tad varam sākt, ja kāds vēl ieradīsies. Mani sauc Ilse Krēmere, esmu izpildītāju pienākumu izpildītājs, šodien vadīšu arī šo sanāksmi. Sanāksmes formāts ir plānots līdz 1 stundai, vai es saprotu, tiks kaut kas arī filmēts un ierakstīts? Tā kā mēs vienojamies, jā. No jūsu puses arī bija aicinājums, ka jums ir iespēja filmēt, jā. Dotajā brīdī iet ieraksts. Jā, ja minētie materiāli tiks pārpublicēti, vai jūs uzņematies ar atbildību par personu datu aizsardzību attiecībā uz normatīviem aktiem? Tie, kas nevēlās tikt filmēti, var droši doties ārā no šīs telpas. Tā jūs šobrīd aicinat? Jā, mēs aicinām, vai mums ir kaut kas slēpjams? Nē, mums nav slēpjams, bet mums ir zināma normatīvi akti, kas ir jāievēro. Normatīvi akti vai kāds var pacelt roku, kurš ir pret filmēšanu? Tad visi vienbalsīgi saprot, ka piekrīt filmēšanai. Labi, paldies, tad jūs šo esat viedokli noskaidrojis. Tas bija jāpārjautā, jo iepriekš mums netika minēts, ka šie materiāli tiks publicēti. Ļoti tika minēts, tā kā jūs varat noklausīties vēlreiz šo te ierakstu. Tur ir minēts. Paldies, jums turpināsim sanāksmi. Kā jau es minēju, līdz 1 stundai šodien, jo pagājušajā reizē mēs aicinājām tālāk turpināt dialogu konstruktīvai sarunai. Konstruktīvai sarunai nozīmē, ka mēs nerunāsim šodien vairs vispārīgi par šo projektu, jo arī projektētājs pagājušajā jau diezgan detalizēti izstāstīja risinājumus, bet tad attiecīgi par konkrētiem iespējamiem priekšlikumiem, izmaiņām, jo tātad mēs no savas puses jums varam informēt, ko mēs par šo laikam izdarījuši, un attiecīgi arī jūs uzņēmāties un teicāt, ka aptuveni pēc mēneša tiekoties arī jūs sniegsiet savus priekšlikumus, kādi tad risinājumi vai uzlabojumi šeit varētu tikt veikti. Vai pareizi? Pareizi. Labi. Tā, tad paturpinot ar iepazīšanos, šodien vēl šeit ir arī mums tātad politiskā vara priekšsēdētāja kungs un deputāti, ir juridiskās nodaļas vadītāja, ir projektētājs, ir mums pašvaldības īpašuma pārvalde un ir pieaicināts arī no uzņēmēju biedrības pārstāvis, kā jūs arī vēlējāties. Mēs arī pieaicinājām, ļoti laipni piekrīt, arī Jurijs Bērnkovs ir šeit. Vai es kādu aizmirsu pieminēt? Jā, šodien mums arī no iedzīvotāju apkaimju konsultīvās padomes ir vadītājs, tā kā varēs izteikties arī un pārstāv arī iedzīvotāju viedokli. Tad, atgriežoties, ja faktiski sākot ar jautājumiem attiecībā uz pēdējo reizi panākto vienošanos, kā mēs no savas puses esam izskatījuši, es došu vārdu arī īpašuma pārvaldes tātad kolēģim, bet īsumā tātad mēs šobrīd neizskatām risinājumu pārprojektēt šo apli. Šādu tehnisko risinājumu mēs neizskatām, jo esam vērtējuši no gan normatīvu aktu viedokļa, no sabiedrības ieguvuma viedokļa, arī no tā, kā nodrošināt visu pušu drošības jautājumus, pārprojektēšana šeit par mazāku apli nav iespējama. Attiecībā uz pagājušajā reizē izskanējušo satiksmes intensitātes mērīšanu, tātad projektētājs bija veicis visus nepieciešamos darbus, kas attiecās uz būvprojektu izstrādi, ko nosaka normatīvie akti, bet papildus mēs esam uzsākuši padziļinātu satiksmes intensitātes mērījumu veikšanu, lai pārliecinātos par tātad gan smagā transporta, gan vieglā transporta caurlaidību un arī šo te apkārtējo iespējamo ielu ietekmi uz šo te krustojumu. Savukārt par papildus iespējamiem uzlabojumiem būvniecības laikā jau, kas varētu tikt veikti, tātad izbūvējot šo te apli, tad varbūt Juris kolēģis varētu minēt pāris lietas, kuras mēs autoru uzraudzības kārtībā arī varētu uzlabot. Juri? Jā, pagājušajā sanāksmē mēs runājām par intensitāti, par to, kāda kravas satiksmes intensitāte, cik daudz mirkļu palielināsies un vēl. Un, lai šī informācija būtu objektīva, mēs veicām salīdzinājumu starp Latvijas valsts ceļu uzskaitīto satiksmes intensitāti un sadalījums ar viegliem un smagiem transporta līdzekļiem. Pašvaldības IT speciālisti uzstādīja kameras, kuras ar mākslīgā intelekta palīdzību
analizēja transporta plūsmas krustojumā. Un papildus tam ir iepirkums, viņš laimīgā kārtā sakritis ar šo mūsu izskatāmo jautājumu, bet Mārupē, Mārupas pilsētā un novadā mēs uzskaitīsim satiksmi. Satiksmes uzskaitīšana nozīmē, ka cilvēki fiziski skaitīs, kāda veida transporta līdzekļi, kurās dienās, cikos, kā pārvietojās mūsu novadā. Šis te periods nebūs tikai vasara, viņš ietvers arī intensīvākus mēnešus, tas ir septembris, oktobris, lai mēs varētu redzēt patiesāku šo te satiksmes plūsmu. Runājot par pirmajiem rezultātiem, kad mēs tikāmies ar IT cilvēkiem, jau rezultāti ir, un viņi parāda ļoti, kā sakām, lielu sakritību starp valsts ceļu uzskaitīto smago satiksmi un prognozēm, prognožu scenārijiem, kā tika izmantot arī projektēšanā. Un tur nianses varbūt kādā veidā šī smagā satiksmes analīze tiek veikta, jo mums nav tik precīzi tās iekārtas, viņas var atšķirt, ka smagais vieglais transporta līdzeklis, varbūt neatšķirs kraus, busciņus un tās lietas, bet šī procentuālā sadalījums ir ļoti precīzs. Visprecīzākais būs tad, kad skaitīs fiziski cilvēki. Tas ir pirmais. Otrā lieta, par ko mēs domājuši, bija bažas par, un joprojām ir, par skaņu, par troksni un par vibrācijām. Kā jau pieminēju iepriekšējā sanāksmē, vibrācijas vislielākajā mērā veido ceļa seguma stāvoklis, jo ceļa segums ir līdzenāks un jo šīs vibrācijas ir mazākas, arī troksnis samazinās. Atprid novietojums, tā ir pilsētvide, tur ir blīva apbūve un pretrošas sienas šādās vietās nebūvē. Jūs neatradīsiet tādas vietas pasaulē, kur šādas pretrošas sienas augstums arī atkarīgs no transporta līdzekļu attāluma līdz ēkai. Tur ir diagrammas, korelācijas, diezgan sarežģīta metodika. Latvijā viņi nav atstrādāti, bet tādās valstīs, kur ir šīs maģistrāles, tur šī metodika strādā un ļoti labi strādā. Gan lielos, gan mazos attālumus no satiksmes ceļa, no ceļa līdz dzīvojamai zonai. Ir citi veidi pasākumi, kas varētu tikt veikti. Jā, ir dažādi veidi apstādījumi. Arī tādā skaitā tehniski pasākumi, kā logu nomaiņa tajā pusē, kur tieši nāk šī skaņa no autoceļa. Bet visam pamatā ir nevis vēlme, kāda cilvēka vēlme, ka viņam liekas, ka ir vibrācijas vai troksnis, bet tiek veikti šie trokšņu mērījumi. Trokšņu mērījumi valstī tiek veikti jau uz valsts autoceļiem, tāds 20 gadus. Pašvaldībās tikai lielās bagātās var atļauties, jo tā ir diezgan dārga un laikietilpīga metodika. Tātad izpētīt, kā šis troksnis izplatās, kādās stundās un kādi šie pasākumi varētu tikt veikti. Iespējams, tas arī būs mūsu risinājums kaut kad nākotnē veikt, un tad izrādīsies, ka daudz lielākas troksnis un prioritāti ir pavisam citās vietās Mārupē vai novadā, nekā jums liekas, ja jūs tas skar tiešā veidā. Bet vispār galvenais uzdevums mums būtu segmēt to, lai pēc iespējas brīvākā režīmā radītu apstākļus, lai novadītu šo te smago transportu, lai viņi izvēlētos citus braukšanas virzienus, un mums ir alternatīvas, kura būtu jāsakārto, tas var būt prioritāri, jāpiedomā pie tā ir nākotnē, bet šobrīd šīs alternatīvas ir, un ir iespēja ar tehniskiem līdzekļiem organizēt šo te satiksmi. Bet šobrīd, kamēr nav veikta satiksmes uzskaita, mums nav pamata pieņemt lēmumu, ka šī smagā satiksmes intensitāte ir pieaugusi. Paldies. Jā, no jūs drīkstot jautājums par to satiksmi. Jūs minējāt, ja es pareizi tagad saprotu, no jūs teiktā, ka jūs šo satiksmi vēl neesat sākuši mērīt, līdz ar to jums nav nekādu datu par to, kā tas satiksmes intensitāte tur ir. Izstrādāt būvprojektu, ir šie dati ir iegūti. Kādā šie dati ir iegūti? Ko mēs jūs varam iepazīties? No valsts ceļiem ir būvprojektā, viņi ir pieejami. Paskaidrojam rakstos un pagājušajā sanāksmē šie dati tika prezentēti. Tika rādīts, kādā veidā šīs te plūsmas veidojās šo 5 ceļu krustojumā.
kur ir konflikta punkti, kāds ir intensitātes, tas viss tika pastāstīts. Un kāda ir smagā satiksmes intensitāte. Savukārt tas, kas ar IT speciālistu palīdzību tiek informācija vākt, viņi jau tiek turpināti vākt un tiks turpināta. Un paralēli ir sācies tam visam vēl trešais process, tātad ir iepirkums, kur mērīs satiksmi visā Mārupē. Tur mēs varēsim redzēt, kā šis tīkls mums veidojās. Un kas vēl jāņem vērā? Tikko kā pamainīsies, pilnīgi jums liekas, tas ir nieks kaut kāds autonoms tilts, tā satiksmes plūsma tiks novirzīsies atkal pa Tēriņielu un atslogos Kantoru ielas Tīpnieku ceļu. Tas viss ir matrītas veidā, viss ļoti, ļoti saistīts. Un demontāri kādā vienā vietā ietekmē satiksmes organizāciju pilnīgi citu. Kā tad jūs tas satiksmes mērīšana attieksies uz šo projektu, ko jūs minējāt? Ja jau jūs... Mēs salīdzināsim, lai redzētu, kā patiesībā kā tā satiksme mainās, kā viņi mainās, kāda viņi ir. Jo patreiz mums ir dati, kāda ir bijusi, kāda ir bijusi, mums ir dati, kāda viņi šobrīd ir, un mēs prognozēsim, kāda viņi būs uz priekšu no tiem datiem, kas fiziski izmērīs cilvēki ar pierakstiem, ar dažādas sistēmas, kā fiksēt, tur ir mehānisks ierīcīts arī, saskaidīs precīzi šo plūsmu, tās tiek mērīts 4 dienas nedēļā, noteiktās stundās, un ir speciāla metodika, kādā veidā viņi pārēķina diennakts režīmā, kā viņi pārēķina mēneša un gada griezumā un uz joslām. Kā tas ietekmē šo projektu? Mēs vienkārši jūsu informāciju, jums bija... Jā, bet jūs izliksiet to informāciju, jūs tagad mērīsiet, es pareizi sapratu, līdz septembrim, oktobrim, tas nozīmē vairāki mēneši. Jūs mērīsiet datus arī šajā krustojumā. Tad kā tas ietekmēs projekta vispār virzību? Ja jums tas projekts, es saprotu, jau ir uzprojektēts, jums ir būvatļauja, kādā veidā tad šie dati ietekmēs, vai vispār ietekmēs, vai jūs to vienkārši tāpat veicat? Mēs strādājam ne tikai ar šo krustojumu, mums pārziņā ir 320 km novadu ielu un autoceļu. Un mums ir svarīgi zināt, kādā veidā šīs plūsmas veidojās, kā viņas mainās, atkarībā no diennakts stundām, atkarībā no dažādiem ārējiem faktoriem. Tā kā šis nav pasaules centrs. Es varbūt papildināšu precīzāk, ja? Tātad šis ir pietiekami strateģisks krustojums Mārupas pilsētā, viens no strateģiskajiem. Un mums tātad šī intensitātes mērīšana tieši neattieksies varbūt uz konkrēto projektu tieši tagad, bet ņemot vērā, pagājušā reizē arī projektētājs minēja, ka ir veikti mērījumi tik tālu, cik to prasa būvprojekts, un tie ir salīdzinoši minimāli, tad mūsu pašu interesēs ir veikt šos padziļinātos mērījumus, lai mēs nākotnē vērtētu un skatītos ne tikai kā izstrādāt būvprojektu risinājumu, bet kā arī novirzīt šo transportu un pa kurām ielām novirzīt. Un novirzīšana tiek veikta gan ar dažādām ceļa zīmēm, tā skaitā arī vērtējot, kurā vietā ir ietekme no blakus tātad Rīgas pilsētas. Tiklīdz atvērsies Dienvidtilts, mainīsies satiksmes plūsmas, tiklīdz aiztaisīs Vanšu tiltu uz remontu, mainīsies satiksmes plūsmas. Un šis nav vienīgais krustojums, kurā šī padziļinātā intensitāte tiek veikta mērījuma. Tas notiek vienkārši jums informācijai, ka tā šobrīd ir uzsākta arī šajā krustojumā. Bet tā tika veikta balstoties uz pagājušo sapulci, vai tas jau bija plānots? Tieši kurš pasākums? Šī uzskaita, jā. Jā, viņi bija plānoti jau. Viņi notiek ar zinām regularitāti, lai mēs nevaram tik bieži kā valsts ceļu to darījuši, viņiem ir citas uzskaitas ierīces, jā, viņi var noviedot, viņas skaita automātiski tās dažādas cilpas un kameras, bet mēs ar to darām, jo arī mums ir savi attīstības plāni un jāplāno šī darbības priekšu. Man vēl jautājums par to trokšņu līmeni. Es tā no jūs teiktā sapratu, ka pašvaldība nav veikusi trokšņu līmeņu mērījumus nekādus. Jūs pieminējāt, kas tā kā dārgās pašvaldības tur atļauties. Kāds, ja šī intensitāte palielināsies un šis trokšņa līmenis būs lielāks, kā jūs to konstatēsiet un kādi būs tie risinājumi novēršanai? Uz kā rēķina jūs viņus novērsīsiet? Vai jūs izvērtējāt šos riskus? Jā, tas, vai būs šie mērījumi vai nebūs, būs atkarīgs no tā, vai būs finansējums pieejams, ja, cik tas var maksāt, tas ir jāprognozē. Bet šis te mērījums tiek veikts uz intensīvākiem ielām primāri. Pēc tam ir nākošais līmenis ir mazāk svarīgās ielas, un kur ir lipāka apbūve. Tad tiek veidots trokšņu kartes, šīs ietekmes zonas, skatās, cik daudz tur ir ietekmēti īpašumi, cilvēki,
Un pilnīgi mēs nezinām šobrīd, iespējams, ka daudz lielāka ietekme ir kaut vai sēļos, kur ir sēļu mājas gar autoceļu P132 nekā vienā krustojumā, kur ir viens īpašums, kur ir ļoti varbūt izstīgs kāds. Tas ir atkarīgs arī no šī apauguma, no krūmiem, dažādiem stādījumiem. Tur ir ļoti daudz faktoru, kas tur jāatkarīgs. Es atvainojos, par kuru krustojumu jūs runājat, kur viens īpašums ir? Nē, es nezinu par vienu. Jūs minējāt, kur ir viens īpašums krustojumā. Vienmēr pēc es vispārīgi runāju par visu, par jebkuru situāciju. Sakiet, ar šī projektā tur ir paredzēti šie apstādījumi? Vai ja viņi tur nav paredzēti, kā tas tiks turpmāk paredzēts? Izbūvēt šo projektu. Lai šo te trokšņa līmeni mazinātu, kā jūs minējāt, viens no variantiem. Šis tātad tiks izskatīts kā risinājums būvniecības laikā autorizācijas kārtībā pastiprināt pievērstumu uzmanību tieši ar šiem taisnīgiem stādījumiem, lai mazinātu trokšņa līmeni. Un cik tālu viņi tiks tur stādītas? Atbilstoši būvprojekta risinājumam projektētājs to skaņos ar būvnieku. Un tā kā to nosaka arī šie stādījumi, lielumi, kas ir ātraudzīgs stāvs, šobrīd mēs nevarēsim jums nokomentēt līdz detaļām, kāda tipa stādījumi tiks veikti. Bet tātad, jebkurā gadījumā tiks pievērsta uzmanība tieši šim te trokšņa aizsardzības jautājumam. Bet tas nozīmē, ka tikai mutiskā veidā jūs to apliecināt, ka tas tiks darīts. Rakstiski netiks dots uzdevums? Rakstisks uzdevums var tikt dots būvniecības laikā, kad to veids, kā es minēju, ar autoru, kopā sadarboties. Autors šodien šeit sēž. Autors var apliecināt, ka viņš būs dzirdējis šīs sarunas, un ja pašvaldību iedzīvotājiem ir sanāksmē stāstījusi, ka tam tiks pievērsts uzmanību, tad tas tiks arī risināts. Tas tiks risināts, bet jautājums, ja tur fiziski nevarēs iestādīt, tad kas notiks? Fiziski daudz ko var iestādīt, es jau jums minēju, nevaru šobrīd pateikt, kādi konkrēti augi tiks iestādīti. Ja jūs aizbrauktu uz Daugavas ielas apli, tur ir daudz stādījumu. Viņi vairāk ir iedzīvotāju īpašumiem vai kur? Es skatījos tātad, ja kuri stādījumi netiks veikti iedzīvotāju īpašumos, bet sarkanajās līnijās, ārpusē mēs šobrīd nerunājam par stādījumiem iedzīvotāju īpašumos. Bet Daugavas ielā ir īpašumiem gar sarkano līniju no ārpuses apstādījumiem? Ir apstādījumi. Daugavas ielā vairāk ir vērsts uz estētisko pusi, un apstādījumi, jebkurā gadījumā, būtu plānot arī šajā projektā. Kā jau es minēju, būvprojekta, tad, kad notiks būvniecība, tiks pievērst uzmanību, iespējams mainīt augus, papildināt, paplašināt, lai pievērst uzmanību tieši šim trokšņa jautājumam. Labi, bet jautājums, kāpēc tad tur, kur bija autobusa tā izbrauktuve, tur bija ieplānoti jau kaut kādi koki, bet pa sarkanām līnijām, mazinot skaņu, jūs to jau neizdarījāt šo uzdevumu. Kāpēc varēja ieplānot? Iepriekš tur bija projektā, man liekas, koki zīmēts, tagad vairs nav. Kur autobusu atzars? Tur bija koki? Jā, tukšajās vietās bija salikti atsevišķi koki un pa perimetru, kā arī iekšā apkārt bija ielikt iekšā tādi mazāki stādījumi, bet projektā netika apskatīti stādījumi, kas būs pret troksni. Bet kāpēc? Ar ko tas atšķirās? Ar augu lielumu un viņa intensitāti, kā viņa aug. Jā, bet kāpēc šis netika? Kāpēc netika? Mēs neparedzējām konkrētā būvprojekta izstrādes laikā, ka šeit būtiski palielināsies trokšņa līmenis atšķirībā no esošās situācijas. Un tāpēc šim arī netika pievērst uzmanību. Pagājušajā reizē es jums nolasīju arī no ceļu satiksmes drošības audita konkrēti norādīto attiecībā uz trokšņa līmeni samazināšanu. Tur nebija būtiski iebildumi vai ieteikumi, ka trokšņa līmenis palielināsies. Šobrīd, uzklausot iedzīvotājus publiskajā apspriešanā vai šajā sanāksmē, mēs sakām, ka mēs tam papildus pievērsīsim uzmanību. Tā ir normāla risinājuma un tālāka virzība. Vai šie trokšņa līmeņa mazināšanas pasākumi tiks veikti tikai tad, ja būs attiecīgi kaut kāds mērījums? Nē, mēs mērījumus mēs šobrīd neplānojam šādus mērījumus arī veikt, jo mēs nesaredzam šo kā ļoti būtisku trokšņu palielināšanās avotu, kā jau es minēju. Trokšņa mērījums, lai veiktu, ir jābūt būtiskām izmaiņām. Šeit tādas netiek paredzēts ar apļa šo tehnisko risinājumu. Netiek paredzēts, ka tieši tādēļ palielināsies intensitāte. Aplis ir kā drošības risinājums konkrētajā ceļa posmā.
Un tāpēc nekādus trokšņu līmeņu šobrīd mērījumus mēs neplānojam. Bet papildus, kā es minēju, viņš minēja teorētiski, ka tādus var plānot. Jā, ja tam ir pamatojums, tad to var plānot. Šobrīd mēs šādu pamatojumu neredzam. Jā, bet ja vēsturiski tam netika pievērsta uzmanība, kad salīdzinoši ilgu laiku atpakaļ tur fūras nebrauca, un tad viņas mainījās apbūvējās viss, un tad šim te faktam netika pievērsta uzmanība, vai tas automātiski nozīmē, ka mēs pieņemam faktu, ja tas troksnis ir jau šobrīd, tad dotajā brīdī nesaskatām vajadzību kaut ko uzlabot. Es iepriekš jau atbildēju šo jautājumu, kad mēs pievērsīsim tam uzmanību. Es nevēlos atkārtot. Jūs jau to jautājāt. Mēs runājam šobrīd par vienu un to pašu. Jā, bet gribētu izprast līdz galam, jo, diemžēl, Mārupē ir precedenti, kur šādi te solījumi tiek solīti un ilgu laiku netiek arī realizēti. Tāpēc gribētu saprast tiešām, vai to nav iespējams jau dokumentēt tagad darba uzdevumā, norādot, ka ir jāparedz. Kādā darba uzdevumā precizēsiet? Projektētājiem, autoru uzraugam. Šobrīd savu darbu ir veicis un būvprojekts ir akceptēts. Kā jau es minēju, atbilstoši normatīviem aktiem, izmaiņas tiks veikts būvniecības laikā, jo tā to paredz arī normatīvie akti. Šobrīd darba uzdevums papildus nav jāizsniedz, jo pārprojektēt mēs neplānojam. Pārprojektēt neplānojam, bet tātad autoru uzraugam jūs varat dot uzdevumu, lai to mēs arī darīsim. Tajā brīdī, kad būs pieejams finansējums, tikai tad būs pamats kaut ko veikt mainīt. Šobrīd finansējums vēl nav apstiprināts ne no fondu līdzekļiem, ne arī no pašvaldības budžeta. Tad, kad būsim veikuši iepirkumu un izvēlēsimies būvnieku, tad arī autoru uzraugs izpildīs savu uzdevumu. Lai mēs virzītos tālāk, jo šo jautājumu jau mēs esam izrunājuši, vai Jurija no uzņēmēja biedrības vēlties kaut ko arī teikt, ja reiz mēs aicinājām, vai vienkārši klausīties? Principā, ja mēs runājam no uzņēmēja puses, mums ir jautājums par infrastruktūru, vai ne? Infrastruktūra ir, tīpaši transporta infrastruktūra, ir tas, kas uzņēmējiem ļoti svarīgi. Ja? Gan Liemziemā iela tur uz augšu, ir vesela kaudze ar uzņēmumiem, vai ne? Gan arī tur pa stipriem, kur ir daudz, kas interesants, tā būvēs. Un secīgi, es, protams, tā kustību nestavēju iepriekšējā sanāksmē, arī mums nebiju. Bet tas, ka tur jau ir apkārt uzņēmēji, to ir daudz, tie ir lielie, tas gan ir fakts. Jā, tad secīgi risinājums tehniskais ir nepieciešams. Tas, un līdz ar to, jo ātrāk tas būs, protams, ievērojot visu vērā ņemamu, ievērojot visas vērā ņemamas intereses, jo labāk. Mums, starp citu, manuprāt, runa ir par apļiem. Es dzīvoju pats Mārupē kopš 9. gada, un es esmu piedzīvojis to jauko 5 stūru krustojumu Daugavas ielā pirms apļa. Jā, un tad, ja salīdzināt situāciju pirms apļa un pēc apļa, tas nav salīdzināms. Jā, līdz ar to, ņemot vērā to, ka mums ir daudz mazie bērnu dārzi ir pārpildīti, skolas ir pārpildītas, secīgi ir 9 no rīta, cilvēki brauc diezgan aktīvi un 8 no rīta, un ja vienlaicīgi arī brauc kāda fura, kas šāva un nevar izgriezties, tas ir traucējums visiem apkārtējiem. Trešā doma, kas uzņēmējiem ir svarīga nauda. Galu galā nav šī pašvaldības naudas, tā kas pati par sevi pašvaldībā ir to iedzīvotāju nauda, ko to iedzīvotāju un uzņēmēju nauda, ko viņi saņem nodokļus, vai ne? Nodokļu taču jums ir nauda, kur citur viņi nenāk. Un kas mums ir galvenie nodokļu maksātāji? Kurienes iet visi nodokļi? No uzņēmēju. Un pat algu pa lielam maksā uzņēmēji, ieturot tos visus nodokļus. Un secīgi, cik es saprotu, atkal nebija iepriekšējais sanāksme, bet es saprotu, ka šobrīd ir labs laiks
un varam paķert 2 miljonus no Eiropas Savienības, vai ne? Tā es pareizi saprotu, kā ir tādas iespējas. Ir uzrakstīts projekts. Tad vēl nav apstiprināts. Nē, nav apstiprināts. Bet ir izredzes apstiprināt. Jā, mēs ceram. Nu, tad tie ir tie 2 miljoni, ko var noderēt kaut kam citam. Kas uzņēmēji ieskatā, kam spēja plānot naudu, ir super svarīga. Ja ir iespēja kaut kur dabūt uz plauktā esošo naudu, 2 miljonu eiro apmērā, normāls uzņēmējs šo naudu paņems. Un vispār jau aizmirstot par naudas lietām, ir interesanti arī padomāt par drošību. Zīmīgi, ka pirms 10 gadiem, un tieši 18. gada, mūsu biedrība kopā ar iedzīvotājiem dēļ tā, ka šis krustojums jau tajā laika nebija drošs, mēs pat gājām uz Latvijas valsts ceļiem, vācam parakstus un skaidrojam vietēju iedzīvotāju un vietēju uzņēmēju viedokli, man ir gan plaša sarakste, gan arī iesniegumi no iedzīvotājiem. Tāda man kaudze saglabājas, ka šodien atradu. Un, piemēram, nocitēšu vienu. Es pilnībā atbalstu Plienziema ielas un krustojuma pārbūvi, līdz ar to lūdzu Latvijas valsts ceļi atrast līdzekļus un pēc iespējas ātrāk novērst šo dzīvībai un veselībai bīstamu situāciju, veicot Plienziema ielas rekonstrukciju ar gāju ielas un apgaismojumu izbūvi un minēta krustojuma pārbūvi par apļveida krustojumu. Vēl īpaši uzsvērt, ka skolēniem nākas krustot šo bīstamu krustojumu, lai nonāktu skolā un atpakaļ. Autors Irita Krātiņa, Silnieku iela 1. Jā, tad, cik es saprotu, tas esiet jūs. Jā. Vai, tad, jā. Vai mēs esam pret apli? Nē, es pabeigšu. Es nesaku, ka jūs esat pret apli. Jūs nolasījāt? Jums ir atbildi no Latvijas ceļiem, ko viņi atbildēja? Tātad, protams. Tad nav gan līdzi. Nolasiet, lūdzu, to atbildi. Es pabeigšu savu ideju, ko es gribu ar šo pateikt. Es uzskatu, ka Krātiņas kundze ir ļoti liela taisnība attiecībā uz to, ka tiešām krustojums nav drošs. Ja šobrīd beidzot ir iespēja šo situāciju sakārtot pēc 10 gadu ilgas, ar pārtraukumiem cīņas, manuprāt, un tas ir tikai pašsaprotami, ka uz to arī ir jāiet. Ja tādēļ uzņēmēju ieskatā, un mana personīga ieskatā, ka cilvēki, kas ar šo lietu bija ņemies jau kādu laiku iepriekš, es īsti nesaprotu iemeslus, nevis nesaprotu, bet nesaredzu iemeslus, neiet uz šī projekta risinājumu. Tad sanāk, ka jūs balstaties uz mani iesniegumu? Nē, es balstos. Nevajag. Tā izklausās. Nē, izklausās sekojoši. Es runāju, ka mums ir pirmkārt infrastruktūras attīstības jautājums, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs un uzņēmēju ieskata, tas ir ļoti būtiski, ņemot vērā apkārt esošu uzņēmēju tā kā visai blīvu apbūvi, ja var tā pateikt. Otrais, mums ir labs piemērs ar Daugavas ielu. Man ir ar ko salīdzināt. Jā. Treškārt, ir naudas jautājums. Dēļ tā, ka, es nezinu, katram, protams, ir savi mērogi, bet vispār 2 miljonus nopelnīt nav, manuprāt, viegls uzdevums. Pat. Nopelnīt. Jā, tieši tā. Dabūt kaut ko 2 miljonus, tas ir pagrūts uzdevums. Es esmu pārliecināts, ka visiem klātesošiem ir lielas spējas to darīt. Vispārīgi vidusmēra Latvijas uzņēmējiem ir grūti nopelnīt 2 miljoni, ir diezgan būtiska summa. Tādēļ, ja tādu var saņemt... Jūs pirms tam teicāt paņemt, nevis nopelnīt. Nu jā. Kā paņemt? Paņemt un nopelnīt, tās ir divas dažādas lietas.
Tātad, Šodienas mērķis jā. visiem jebkurā gadījumā ir, manuprāt, rast risinājumu, nevis Tieši tā. apstādināt projektu. Līdz ar to Tieši tā. Tādēļ es tā arī domāju. īsti nav... Jā. Bet man ir jautājums, vai Jā. jums kā uzņēmējiem, ja jums ir kaut kāds projekts, jums Jā. iesniedz tāmi, Jā. tad jums ir iespēja, jums ir iesniegt, un ja tāmi, kas būs mazliet lētāka, vai jūs kā uzņēmējs finansēsiet to dārgāko tāmi, jo tas ir ērtāk un drošāk, vai jūs ņemsiet to, kas ir lētāka? Jo šajā gadījumā diskusija notiek par to, ka tā visa ir Eiropas nauda. Es, protams, nezinu, ko par projektiem, bet vai jūs esat Eiropai arī iesnieguši kaut kādu lētāku variantu, vai tikai tas 2 miljoni un viss? Vai Eiropa ir informēta, ka teorētiski ir risinājumi, kas varētu būt mazliet lētāki un kas bojātu mazāk dabu? Nu, ne tās dabas, ne tie koki, vai Eiropa par to visu ir informēta? Saprotiet, kā es to visu redzu? Es redzu sekojoši. Ir kompetenti speciālisti. Es kā uzņēmējs ietu pie kompetenta speciālista, kas man to sagatavotu un uztaisītu. Jo es kā uzņēmējs esmu vadītājs un savā profilu virziena speciālists, vai ne? Jā. Es aizgāju, cik es saprotu, speciālisti ir uzzīmējuši. Tur vietā šim krustojumam ir paredzēta alternatīvais risinājums, cik es saprotu, no tā, ko es neesmu tehniskas dabas speciālists, ja, ir slēgt vēl 2 ielas, vai ne, vai tāda ir iespēja, ja mēs kaut ko citu daram. Nu tad, ja mēs slēdzam 2 ielas, tad es īsti vispār neredzu priekš kam tērēt naudu apļveida izveidošana. Secīgi, mums šīs krustojums ir. Jā, bet jautājums, vai izskatīti citi risinājumi, kā tas ir minēts 15. jūlija domes protokolā vai publiskajā mājaslapā, ka ir izvērtēti tikuši citi risinājumi? Tas ir man jautājums. Nu, jūs tā atbildi pa visu, visiem iesniegt pa visu, tā kā gan jūs arī zināt. Jā, man pieprasīja viedokli saistībā ar šo projektu. Es paņēmu tā kā to var pateikt. Es šo situāciju apskatīju no tā redzes punkta, kas uzņēmējiem ir svarīgs. Arī atradu pie sevis vecus pierakstus par to, ka tas arī bija iedzīvotājiem svarīgs. Mums ir laika neatkārtojot. Tas no gadiem kļuva labāk. Tas īsti neatbildēja uz manu jautājumu. Kāpēc tad jūs Lūdzu pa vienam. Un es saprotu, ka uzņēmējs nevar atbildēt par tehniskiem risinājumiem, tā nav uzņēmēja kompetence šobrīd. Par lētākiem risinājumiem atvainojiet, bet mēs neizskatām, vai dārgāk vai lētāk risinājumi. Mēs izskatām to, vai tie ir tehniski atbilstoši risinājumi. Lētāk risinājumi var tikt izskatīti tad, ja viņi ir līdzvērtīgi, gan pēc tehniskā nodrošinājuma, pēc drošības nodrošinājuma un tam līdzīgi. Es nezinu, uz ko jūs šobrīd norādat attiecībā uz lētāku. Nē, es norādu vienkārši to, ka Eiropas Savienībā, ja es nemaldos, cik es palasīju, kā es neesmu. Jā. Bet Eiropas Savienībā priekš Eiropas Savienības kvalificētām mašīnām ir 30 metru apļi. Tā, tas ir, to es papētīju tā. Vismaz tur Eiropas Savienības tajās regulās ir rakstīts, ka tā minimālais, kas ir, pa ko var ēti izbraukt Eiropā certificētas kravas automašīnas, ir 30 metri. Noteikti ar jums nestrīdēšos par šo, jo es neesmu certificēts ceļu inženieris, bet kā pašvaldība darbojās. Tātad pašvaldība zina, ka ir nepieciešams šajā krustojumā uzlabojumi. Tiek izstrādāts darba uzdevums projektētājiem, certificētam projektētājiem, kas ir jārisina ar konkrēto būvprojektu, lai varētu tātad pašvaldības uzdotos uzdevumus izpildīt līdz rezultātam. Proti, paaugstināt drošību, nodrošināt intensitāti gājējiem, velo, auto ar visiem diametriem un tam līdzīgi. Tālāk nāk certificēts ceļu projektētājs, kurš piedalās konkursā iepirkumā, un ar savu certifikātu riskē par to, ja viņš piedāvās risinājumus, kas neatbilst gan Eiropas Savienības prasībām, gan tā skaitā pārņemtajām Latvijas normatīvu prasībām, jo mēs esot Eiropas Savienībā savā likumdošanā esam pārņēmuši visas Eiropas Savienības prasības. Uz mums patiešo citas prasības neattiecās. Un arī piedāvā šo tehniski iespējamo risinājumu. Mēs kā pašvaldība
pieņemam, ka būvprojekta izstrādes autors iesniedzot būvprojektu, tā skaitā arī mums ir savi ceļu būvu inženieri, protams, kas ir spējīgi arī vērtēt un līdzdarboties projektā, ir ņēmuši vērā visas norādes, kas attiecās uz minimālajiem apļa parametriem, uz tehniskajām prasībām un tam līdzīgi. Tā kā, es nezinu, protams, jūs varat kolēģi papildināt, jūs šeit esat, bet vispārīgi šādā veidā tiek vērtēti projekti. Tālāk būvprojekts tiek akceptēts konkrētajā specifiskajā atbalsta mērķī, lai varētu pieteikt Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu, bija noteikta prasība, obligāta, gatavam izstrādātam būvprojektam, kas arī ir izdarīts, un tikai tad var iesniegt arī šo projektu. To, ko jūs minat, ko vērtē vai nevērtē tālāk finanšu devējs, viņi nevērtē būvprojektu tehniskajā līmenī. Viņi vērtē tās prasības, kas ir norādītas attiecībā uz rezultātu rādītāju sasniegšanu. Konkrētajā gadījumā mēs pieteicāmies uz tādu Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu, kur bija jāveido sadarbība ar uzņēmējiem. Šajā situācijā mums pie projekta pieteikuma ir pievienoti 16 uzņēmēju apliecinājumi par to, ka viņi piekrīt, ka šis projekts ir nozīmīgs viņu kā uzņēmēju darbības attīstībai. Un tas ir tas, ko vērtē finanšu devējs. Pēc tam arī vērtēs to, vai mēs sasniedzam rezultātus attiecībā uz to, ka šie uzņēmēji turpina darboties, ka viņi iegūst savā uzņēmēju darbībā, ka viņi attīsta darba vietas un tam līdzīgi. Drīkst jautāt? Lūdzu. Man kā Silnīku ielas iedzīvotājiem ir tāds jautājums. Tagad tas krustojums ir no rītiem neizbraucams, bet jautājums, vai šis aplis tiešām uzlabos to situāciju. Un, teiksim, vai ir kaut kāds vispār aplēses, ko, teiksim, stundas laikā, kāda šī apļa kapacitāte varētu būt uz transportu un gājējiem kopumā. Jā, ir tāds aplēses apmēram. Jā, ir tā, ka šobrīd pie esošās konfigurācijas ir 70 konfliktu punktu, ņemot vērā saskaitot visus plūsmus un veicot krustojumu pārbūvu par apli, šīs konfliktu punktu skaits tiek samazināts līdz 10. Tas nozīmē to, ka ja esošajā situācijā mums ir saplūšanas, sadalīšanās un krustošanās konfliktu punktu, tad rotācijas apļā izbūs gadījumā mums ir saplūšanas un sadalīšanās konfliktu punktu. Jā, bet vai ir ņemts vērā arī, teiksim, gājēju plūsmas un vismaz kaut kāda mehāniska simulācija veikta, vai tiešām tas aplis strādās, jo simulācija, teiksim, kā datoru programmā, viņa netiek veikta, jo tas nav bijis tāds darba uzdevums, bet pēc visiem normatīviem un diagrammām, kā tiek reiķināts apļā caurlaides spēja. Apļa caurlaides spēja stundā ir apmēram 1200 automašīnas stundā. Gājēji? Gājēji netiek vērtēti šajā gadījumā. Tas ļoti žēl, tāpēc, kad gājēji plūsma, es domāju, ka to apli kapitāla bremzēs, ņemot vērā, ka uzņēmēji pārstāv droši vien apliecināt, cik daudz darbinieku no rīta stundu šķērsojuši šo pusi. Šobrīd ir tā, ka mērīt šo gājēju plūsmu arī nebūtu īsti korekti attiecībā pret to, ka tehniskais risinājums izmainoties, paaugstinot gājēju drošību, mainīs arī gājēju plūsmu. Šobrīd iespējams gājēji izvēlās pavisam citas vietas, kurās šķērsot šīs konkrētās ielas, tikai tāpēc, ka šīs krustojums nav drošs. Un savukārt attiecībā uz uzņēmējiem nav nekāda noslēpuma. Mēs plānojam tātad 7. autobusu maršrutu pagarinājumu līdz lidostai. Ir uzsākts arī sarunas, ir nosūtīti uz attiecīgām valsts iestādēm pieprasījumu, ir sadarbība ar Rīgas satiksmi, ir izbūvēts arī autobusu pieturvietas jau pa ceļam līdz lidostai. Un tas nozīmē, ka arī uzņēmējiem būs tuvāk darbiniekiem iespēja piekļūt, un viņi nekāps ārā tikai no šī gala punkta, bet tiklīdz būs tāda iespēja, mēs palaidīsim pagarinājumu 7. autobusam visiem maršrutiem līdz lidostai. Un kad tā iespēja varētu rasties? Mēs ļoti ceram, ka jau šajā gadā tādas ir sarunas ar Rīgas satiksmi uzsākts. Tieši šobrīd gaidām no Sabiedriskā transporta padomes atbildes vēstuli par to, kad šis jautājums tiks izskatīts Sabiedriskā transporta padomē. Ar deputātiem konceptuāli ir panākta vienošanās, ka mēs arī finansēsim, ja tas būs nepieciešams, šādu te
gan pagarinājumu, gan arī tā skaitā citas sabiedriskā transporta izmaiņas, kas ir plānotas novada teritorijā. Bet atgriežoties pie šī te autobusu pagarinājuma, tad vai esat pārskatījuši šo te izbūvēto papildus atzaru, kas apgrūtina visu šo te krustojumu, pārvirzīt uz vienu otru pusi vai kaut kāds cits alternatīvs? Vai veidot viņu nevis kā atsevišķu atzaru, kā kabatu? Vai esat skatījušies? Jūs domājat šo te posmu? Jā. Tālāk autobusu vietu, jā? Viņš uzņem citus transporta veidus, ne tikai 7. autobusu, pietiekties 5. autobus ir skolēna autobus un vēl, un kāda ir jāuzskudējās, varbūt tur ir iepustošāk. Bet tas ir tik ļoti labi tur iederās, tas labāk nekā viņam šī vieta, kur bija asti stāvēja, kad izvēja, ka viņš atnāk ar sakabi autobusu. Jā, bet vai kāpēc tad citās vietās nav šādi te atzari? Visur Mārupē. Visur Mārupē es esmu pamanījusi, kad ir vienkārši iebrauktus. Arī tur, kur skolēni brauc, kur 55. brauc, ir normāls uzņemšanas un izkāpšanas vietas, tāpat kā pretējā ielas pusē. Kāpēc jūs tieši argumentējat, ka šis ir labākais? Es varu pabeigt. Ka šis ir labākais risinājums autobusu pieturē. Tas es varu atbildēt. Tajā brīdī, kad mēs pieprasījām tehniskos noteikumus Rīgas satiksmei, viņi izvirzīja kā punktu paredzēt arī galapunktu. Un vienkārši šajā vietā, protams, arī mēs zinājām to, ka tiek izskatīta iespējamība, ka šīs 7. autobusa maršruts tiks pagarināts, bet līdz brīdim, kad mēs šo projektu izstrādājam, tas variants par maršrutu pagarinājumu viņš nebija akceptēts. Viņš tā kā bija doma līmenī, bet mums paliek tā prasība par galapunktu ierīkošanu. Jā, bet tad sanāk, ka nav īsti cita argumenta, ja mēs plānojam gada laikā, varbūt projekts jau būs pabeigts gada laikā, nezinu, novirzīt autobusu uz turienu, vai tiešām ir jātērē līdzekļi, lai veidot šādu te kabatu pagaidu kabatu, tikai tāpēc, kad ir galapunkts nepieciešams. Brīdī, kad tiek izstrādāts būvprojekts, mums nav tajā brīdī vēl panākt nevienošanās, nesniegt atļauju tam pagarinājumam. Būvprojektu nav iespējams akceptēt ar risinājumu, kas nākotnē kaut kad varētu tikt realizēts. Tā pašā laikā es neredzu šeit arī problēmu, ja tiešām mainīsies sabiedriskā transporta virzieni un mēs varēsim paredzēt citās vietās šīs te autobusu pieturvietas, tad arī šo te risinājumu varam pilnīgi mierīgi arī aizslēgt ciet. Bet šī ir vienīgā vietā pašvaldībai piederoša īpašuma, kurā varēja arī šo risināt. Šobrīd arī nav noslēgts līgums ne ar Rīgas satiksmi, ne Rīgas valsts pilsētu par šo te pagarinājumu. Līdz ar to nav iespējams būvprojektu pabeigt, akceptēt un tad gaidīt pārējos risinājumus. Ir jāņem vērā viss, kas notiek tajā brīdī. Labi, bet Sakiet, pa kur ielu domāts uz lidostu braukt 7. Plieciem iela tālāk augšā un tad pa C19, kas ir nogriezties pa kreisi. Jaunizbūvētā iela virs Plieciem ielas aptuveni kilometru no tālāk. Man jautājums vēl par to atzaru. Vai ir atsevišķa tāme tieši tam atzara izbūvē, cik viņa maksās ierīkot autobusu un kur pēc tam tiks ņemti šie te finansējums, lai viņu aiztaisītu ciet? Šobrīd tas ir viss komplekss būvprojekta risinājums. Nav atsevišķi, mēs netāmējam katru detaļu, kas atrodas būvprojektā, tam nav bijis šobrīd arī tāda prasība. Mēs nevaram izstrādāt būvprojektu un domāt, ka viņi ir sasaistīti. Katram projektam ir jāspēj neatkarīgi no sevis pastāvēt. Nav iespējams izstrādāt būvprojektu un teikt, ka pēc gada mēs varbūt panāksim vienošanos par sabiedrisko transportu vai tam līdzīgi. Bet situācijā, ja būvniecības stadijā tiešām būs panākt citi risinājumi un nebūs vajadzīga, tad arī autouzraudzības kārtībā šo visu var izslēgt. Šobrīd mēs tādu neparedzam. Man viena ir. Jā, lūdzu. Par to, kāpēc padomājat tā, ka viņi var pēc tam transformēt par stāvvietām pie kāpiem? Iespējams. Tur normāla vieta. Bet var mums pavisam maz laiks palicis. Iespējams, jā, paldies par priekšlikumu. Nevajag par šito strīdēties, varbūt tik tiešām labāk, par to tiešām nevajag strīdēties, jo mēs citu risinājumu tur šobrīd neparedzam. Bet mēs nevaram pārunāt par to problēmu, kāpēc mēs vispār šeit tiekamies. Jo jūs stāstat, kā vajag, viņi stāst, kā vajag, visi apspriež apļauj tehnisko vērtību, bet es saprotu, ka problēma ir kādā
īpašumā, ka kaut kas tiks nocirsts nost, vai paredzēt kompensāciju par to. Negluži, tā ir tikai viena problēma. Jā. Mana baža varbūt ir pavisam cita. Vai tiešām tā situācija būs labāka? Vai tieši otrādi būs sliktāka? Būs labāk. Jo nav datu. Nu labi, mēs... Tā ir pārliecība, ka būs labāk. Jā, tad... Vienmēr Pilnīgi nekas labāk. jautājums, jo cik sarežģīts, cik jums tāds sarežģījās, vai tas ir atrisināms, vai tas nav atrisināms, Es kā šo dzīvo uzstājumu iedzīvot. šķērstu katru dienu, es tur katru Es dienu. arī kājām tas tā igāju. Mēs braucam visi. Es zinu, jā, es padās netālu dzīvoju. Tikko tagad pievienosies tur šie te gājēji, mēs no Silnieku ielas šaubos, ka vispār izbrauksim varam. Iedodiet tādu pārliecību. Nu, kurš ielas no šitās no kapiem? No Silnieku. Kurš ir Silnieki? Silnieku iela, mazā iela. Uz lidostas Un no rīta izbrauc tikai ātrāk tas, kuram ir lielāks Kāpēc no turienes motors. varat izbraukt? Ko? Kāpēc no turienes domā varētu izbraukt? Tāpēc, ka pamēģina rīt no rīta. Nē, tā Labi, vai ir vēl kādi Jā. jautājumi? Jā, man ir jautājums par Babītas mobilitātes parku. Es konkrēti ar Aivaru atcerēties, mēs tikāmies klātienē, un jūs teicāt, ka 13. maršruta autobusu, kurš stāvēs, bet viņš tiks likvidēts. Es saprotu jūs jautājumu, bet es domāju, ka mēs varētu šīs izrunāt viens pret vienu un nekavēt laiku. Jā, bet jūs man neatbildat, un es rakstu, un es joprojām neesmu arī rakstiski parakstītu vēstules, es neesmu saņēmusi no Markus Novikas. Man uz šiem jautājumiem neatbild. Kāpēc autobusi tiek jātaisa pie privāta īpašuma malas? Ja mums jau visa mala īpašums ir 3 stūris, ja? Ai, es vienu jautājumu uzdošu vispār. Kāpēc vispār atnāc? Man viss apmierina, Apples ok, ja jūs vienoties ar cilvēkiem ok, nevajag cilvēkus apbižot sociālā vidē. Bet kur ir tāda dīvainība skiču projekta stadijā mēs kaut ko saskaņojām vispārībā? Nē, jo man pie mājām ir jau uztaisīts jau viens projekts Hufels, ar ko es sastrīdējos jau 2 gadu atpakaļ ar pašvaldību. Tad atnācāt, jūs bijāt tur lielā ielā, teicāt, ka atkal būs. Jūs Es gribētu redzēt. Gadā? Skiču projekts tika izstrādāts 2009. gadā. Jūs par to projektu domājat, vai tas tiks saskaņots? Nē, es vispār domāju, jebkuram projektam, kas jums ir, kāpēc jūs neizmetiet vidē skiču projektu, viss izplaisīsies, un tad pabeidzam projektu un maucam? Es varu arī atbildēt uz šo jautājumu. Investīcija plānā, ko pašvaldība katru gadu atvēl novada dažādiem attīstības jautājumiem, ir plus mīnus ap 200 uzdevumu. Par naudu nerunās? Nē, es par uzdevumu skaitu. Mums pašvaldībā ir tik darbinieki, cik viņi ir. Bet kāds sakars? Ja mēs katram uzdevumam, jo mums ir daudz būvprojekti, mums ir tiešām ļoti daudz investīcijas būvprojekti. Tad mocaties, turpināt. Jā, bet te arī tas nav jau problēmas, es vienkārši pārskapēc. Lai tiktu uztaisīts kaut kas kvalitīvs un ilgtermiņā. Nu nesen tikai labot Silnieku ielu. Nu kā viņi šodien pa jaunu jātaisa? Uztaisījāt šaurāk nekā viņi bija iepriekš. Zemāku. Smagais transports brauc, lauž ielu. Iela jau ir salauzta jau 3 gados. Un droši vien Aplim būs līdzīgs stāsts. Tā strādā Mērupē. Un šeit arī nāk šais projekts, kur datu nav, kaut ko projektējam, kā kustēsies, nu, būs labāk. Es saku, cilvēks apās tikai tāpēc, ka jūs viņus neinformējat. Projekta gaitā. Kaut ko uzbālies, tikai nav. Ir visi dati, cik tā to prasa normatīvi. Bet jūs jautājat datus ārpus vispār projekta satura, vai jūs prasat kaut ko vairāk? Pārējām, uz kā jūs viņus tur balstat? Mocamies, bet Bet ir norādīts, kādām ir drošības zonām, platumiem jābūt, kā vispār projektē apjūs, kādi inženieru tehniski risinājumi. Jūs tagad atkal iedziļināt, atkal ejat uz normām, pamatiem uz normām. Tikko projektētais atbildēja, ka gājēji aplīgi vispār netiek vērā, cik viņi būs vai nebūs. Parunājot ar cilvēkiem. Netiek ņemta vērā gājēju intensitāti, jo viņi nevar objektīvi nomērīt, ja nav uztaisīti. Uztaisam Aplim simulāciju. Nu jā, bet 5. septembris, 8 no rīta. Gājējus, 30 gājējus, 50, 100, 200, jo tas jau vienkārši man ir svarīgi. Un tad ir arī nākamā lieta, pieņemsim par Apple. Šāda veida konfigurācijas Apple spēja uzņemt diennaktī 25,000 automašīnas. Šobrīd šāda intensitāte šajā krustojumā nav. 25,000 automašīnas, starp citu, ir ļoti liela intensitāte. Tāda ir apmēram uz Krastajās.
Šeit tāda intensitāte nav. Ja tur arī gājēji iet pa to gājēju pārēju, tas gaidīšanas laiks, kamēr gājējs pāriet pāri, ir dažas sekundes. Tas dažas sekundes varbūt to plūsmu, varbūt pie viena atzartas gaidīšanas laiks varbūt palielināsies līdz kaut kādām 30 sekundēm, kas attiecīgi nozīmē to, ka mēs joprojām iekļaujamies šajā normatīvā. Es tev ļoti piekrītu, ja tu man pateikti, ka jā, apzinājām no rīta tur šķērso 500 gājēji, pielikām tur koeficientu vēl 200 klāt, viss būs forši, tici man, reku simulācijas, zinām visu, bet nav jau tā. Simulācijas nav, tāpēc viens ir tas, kad veikt šādu veidu simulāciju, kas ir satiksmes plūsmas simulācija sevišķi krustani, tad tā ir atsevišķa, tas ir atsevišķs darbs, kas mums netiek. Bet varbūt viņš ir nepieciešams izteikt. Kaut kādās stadijās viņš ir nepieciešams, kad ir nepieciešams izvērtēt starp daudz dažādiem risinājumiem, kas ietekmē daudz lielāku un plašāku reģionu. Jo šajā gadījumā tiek pārbūvēts krustojums nemainot braukšanas virzienus. Ja, teiksim, tiktu aizslēgti, kā iepriekš minēju, divas ielas, tiktu noslēgta Silnieku un Meldriņu iela, tad šādā simulācijā būtu diezgan liels pamats. Ja būtu jāmēģina saprast, kur aiziet šī rīta plūsma, kas iet uz lidostu pa Silnieku ielu, un tad kā Meldriņu ielas iedzīvotāji, pa kuriem viņi tālāk tik klāt. Šeit arī pielikšu vēl vienu piebildu klāt, ko, teiksim, uzņēmēju pārstāvs varētu pārmēt ar uzņēmējiem, lai viņi turpmāk tā arī nedara. Tas ir tad, kad veidojas sastrēgums vakar stundās jau 5:00, tad ir dažas fūras, kuras mēdz braukt pa Silnieku ielu, tāpēc, ka viņas negrib stāvēt rindā. Ja? Un es domāju, ka tā situācija mums būs pa Silnieku ielu vēl tikai jaudīgāk. Būtu arī forši, ka Māru pēc tam pievērst uzmanību un sākt šos te uzņēmējus mazliet sodīt. Pa Silnieku ielu, uz kur tas ir? Nu, aizsūtīsim video, ja nav šaubu. Uz kuri viņi var atbraukt? Viņi taisa kreiso savu labo pagriezienu un turpina pa Stīpnieku ceļu. Un ir arī otrs nacīs, kas iegriežās. Jūs domājat, ka viņi izbrauc no Silnieku? Jā, tāpēc, ka tur veidojas sastrēgums un daži nadzīgi ir izdomājuši, ka viņi var braukt šādi. Tur ir plānot, viņi droši vien tur brauc no tiem visiem lieliem... Man ir inženieri mums jau Tur taču ir sabūvēts daudz kas. Laplīgi paredzēts tāda funkcija, kā lieltapvienīgas kravas izbraukšana pa taisno. Šeit netiek plānot. Nē, neplānojam šitā. Nav plānots. Bet tad trāpīsies, ko darīs? Nevar plānot. Nē, es tā. Ventspilī baigi labi ir apļos, ir šitie ten paredzētas tādiem iekšā. Tā ir Ventspilī ir ostas. Šobrīd ir tas piegādes ceļš vēja turbīnām. Vienkārši šeit nav plānot. Mums nevedīs turbīnas. Nē, šeit nav plānot. Kur mums slāpu gājienu pasākums pārceļās? Slēdzam apli. Viņš jau paliek padās, kur arī bija. Jā. Autobus pieturējās. Man ir jautājums, vai no jūsu puses ar būs kādi piedāvājumi konkrētiem tehniskiem risinājumiem, kā mēs pagājušajā vienojamies? Jā, pēdējās 5 minūtes ir sagatavots droši vien projektētājiem iedosim izvērtēšanai 30 diametrā apli. Un attiecīgi man vēl jautājums ir uzņēmēju pārstāvjiem, kā jūs uzskatāt, vai braukšana apkārt pa jaunizbūvētajiem ceļiem, kur pēc Google Maps datiem ir 1 minūte atšķirībā, lai izbrauktu tieši pa šo krustojumu no Klinciem uz Stīpnieku ceļu, ir tiešām tik kritiska, un vai uzņēmēji tiešām ir norādījuši, ka šī ceļa daļa viņiem ir prioritāte veiksmīgam biznesam? Un kur ir tie uzņēmumi, tie 16, kur ir piedalījušies šī te projekta atbalstā, piesaistīti? Jums ir tāda lapiņa? Tādā diezgan daudz visā uzreiz. Pirmkārt, par kādu apkārtēju ceļu par 1 minūti. Jūs neesat, ka ir informēts, ka ir C19, C16 ceļi? Jūs domājat? Nē, lai viņš pasaka. Es tā kā nelīdz galam saprotu. Jūs zināt, numurs neziniet. C19, C16 ceļi. Vispār Māru. Jūs zināt, kur ir izgulēts C19? Beidzam komentēt, ļaujiet atbildēt. Jūs zināt, kur ir izgulēts C19, C16 ceļi? Es domāju, tur, kur piči ir.
Tiem? Es domāju, minam, jā. Rūkis volejbola. Nu jā, tas ruki. Es gribu bišķi vienu pateikt aizsardzībā par apaļu izmēriem. Es pat šīs brīvdienās biju Talsos, mēs zinām fūris, pirmreiz mūžā bija iekšā fūrē. Talsos ir mazie apaļi. Tas ir vaiprāts, lai fūri izgrūstos ar viņiem. Un tad točno būs sabraukts malas, apgāsti stabi, jo viens ir mūsējie, otrs ir indus, kas tagad ir braukā uz riņķi. Tur būs viši čau. Jo, principā, ir... Arī Mārupē ir mazie apļi uz Lilijas ielas, uz Gaujas ielas, viņi ir. Bet izbrauc ir tā bišķi. Viņi nav paredzēti vispār smagajam transportam. Var izbraukt, bet tas ir neiespējams. Viņi pat nevar braukt, ja bija sabojāti. Cik? 12 dienas. Es nezinu, tur mēs griezāmies iekšā gadījumā. Es nekad neesmu sēdējis, bet Uzņēmumu nosaukumiem mums nav tiesību nodot jums šādu informāciju. Uzņēmēji nav apliecinājuši, ka viņi sniegs informāciju par sevi, lai vairāk projekts nav apstiprināts. Tādas informācijas nebūs. Viņi arī visu šoferi Par novirzīšanu mēs rīt tiekamies arī ar lidostu. Mums ir jāņem vērā arī vēl viens liels spēlētājs, tā ir lidosta. Satiksmes intensitāti par un ap lidostu, tā skaitā izbraukšanu uz B133 un tā krustojuma šķērsojumu. Pagājušajā reizē jau minējām, mēs esam gatavi runāt ar atsevišķiem arī uzņēmumiem, vispār par šīs plūsmas novirzīšanu, vienkārši izprotot, kāds ir maršruts, kādā uzņēmējiem ir nepieciešams pārvietoties. Ir konstatēts, ka to pašu Silnieku ielu Omniva diezgan daudz pārvietojas. Runāsim ar Omnivu, norādīsim, ka Silnieku iela nav tam paredzēta. Tās ir sarunas ar katru uzņēmumu. Pašvaldību to var arī darīt. Jūs labi liekat, teiksim, jau šitos ātrumradarus, bet tur būtu ļoti laba vieta, kur varētu piepelnīties Mārupā rūrā. To vajag darīt. Ir Mārupes pašvaldībai 2 fotoradari pieejami, un tas tiek arī darīts, un budžetā ir labs pienesums no gan uzņēmējiem, gan Mārupes iedzīvotājiem. Vēl noslēdzot, tātad jūs nodosiet šo. Vai ir vēl kas jums sakāms par tehniskiem risinājumiem? Jā, kundze, vai drīkst jums jautāt jautājumu? Tātad no jums es pareizi sapratu, ka vienīgais priekšlikums ir iespējams autoru uzraudzības kārtībā, iespējams kaut kādus zaļumus, skaņas lāpēšanai, putekļi. Tas ir vienīgais šīs dienas priekšlikums no jūsu puses. Nekas cits neizdevās padomāt, neko citu. Nē, padomāt izdevās. Mēs vērtējām diezgan daudz un plaši, domājām, dažādas risinājumus pārbīdīt, pielikt un tam līdzīgi. Bet tas viss zaudēja drošību un kvalitāti tam uzdevumam, kāds bija dots projektā. Bet mēs varam iepazīties ar šo te, kur zaudēja drošību un visu pārējo. Nē, jūs nevarat iepazīties, tas ir pašvaldības iekšējais darba process. Mums bija uzdots mājasdarbs, jums bija uzdots mājasdarbs, mēs viņu izdarījām, un šodien jums viņu arī izstāstījām. Jā, bet es gribētu iepazīties, izstāstīt, tad jūs konkrēti argumentēt. Mēs paskatījāmies šeit, tātad nebūs, jo dotajā brīdī man nav ticības, ka jūs tiešām zīmējāt, padomājāt vai pārnesāt. Jā, bet mēs jau otro sanāksmi apšaubam ceļu būvinženieru kvalifikāciju, kuriem ir certifikāts. Un visi vēlamies būt ceļu būvinženieri. Kāpēc jūs kaut vienu cilvēku nepilnēžat, lai aiziet parunā un parāda inženierus? Nē, mēs jau arī gaidām lūdzu tos risinājumus, mēs jau to iedodiet pie savu inženieri, lai viņi aiziet izrunājas un parādus, kāds problēmas nesaprot. Nav nekāda problēma. Šodien viņi prasa papīrus, parādīt. Mēs netiks veikts. Tad ļaujumā tā viss ir atkal nekāda. Jūs sakat tikai nē, tad viņi pretojās, jūs pretojās. Bet jūs dzirdējāt šodien, es izstāstīju visu priekšlikumus, kas tiks arī ņemt vērā. Visi izvērtētie risinājumi. Citi vienkārši. Bet ja jums ir kādi citi argumenti, tie bija arī jums jāiesniedz. Visi argumenti pirmkārt ir nosūtīti jums jau iepriekš, kuri dotajā brīdī izklausās neviens nav. Mēs neesam izgājuši no jūsu puses cauri visiem mūsu priekšlikumiem, kuriem iepriekš tika iesniegti. Un šeit ir apļa rādījus 30 skice diametrā. Un attiecīgi lūdzam projektētājiem šo te izvērtēt, tas var nosūtīt arī DVG formātā. Jā. Pavērtējot mums sniegt atbildi, nevērtēt, kāpēc argumentēt. Jo pavērtējot, jums arī ir atkāpes gan rādījusiem, gan dažādām citādām normām. Vēl par autobusu piemetināšu, ka Rīgas satiksmei bija noteikumos lūgums, ka
Gala punktam ir jābūt nodalītam no uzņemšanas un izlaišanas vietas. Rīgas satiksmē tas bija norādīts dokumentā. Kā jums šis izpildās, ja gala punkts ir kopā ar uzņemšanu? Tāpēc arī otrā pusē tāpēc. Tas ir izlaišanai. 55. Jā, izlaist un uzņemt Kur gala uzņemt? punktā. Kur uzņemt gala punktā? Uzņemšana un izlaišana ir nodalīta no gala punkta. Melns uz baltu rakstīts, tas ir Rīgas satiksmes. Jā, mēs saprotam, tāpēc arī mēs runājām, diskutējām ar Rīgas satiksmi, par šiem risinājumiem. Mēs viņus arī pirms likām iekšā visu risinājumu skaņotājus. Mēs viņus konceptuāli šos risinājumus ar Rīgas satiksmi izrunājām un viņi piekrīt, ka šādi varam. Jo? Kad ir šīs atkāpes, kad nevar tik daudz tās pieturas platformas nodalīt. Un kā tad tas 55. uz tās vienas platformas, ja 7. gaidīs, tad kur pie 5. izlaidīs cilvēkus un bērnus autobusus, skolēnu autobusus, kur izlaidīs? Kur būs platformā? Otram autobusam? Viņiem autobusiem paredzēts, ka viņi stājās viens aiz otru, tāpēc tā platforma ielika 20 metri, kad viņiem šis gaidīšanas laiks, kas ir galpunktā, viņš nav tik liels paredzēts. Cik liels nav paredzēts? Jūs teicāt, ka viņam tur būs jāstāv. Tad varbūt nevajag šo te dabūt, ja tomēr nav tik ilgs. Katrā ziņā šis risinājums ir daudz labāks nekā esošais risinājums, vai ne? Es nezinu, vai labāks projektētājs. Vai labāks, vai Rīgas tiešām... satiksme šo būvprojektu ir akceptējusi. Tātad izdodot tehniskos noteikumus, viņi izdod viņus pēc standarta, tajā brīdī, kad notiek projektēšana, skatās konkrēto situāciju. Bet visā šī informācija nav pieejama. Bet viņi plāno tā kā 2 reizes, viens, kas apstājās Stīpniekos un tad atsevišķi reizes, kas iet tālāk uz lidostu, vai viņiem nebūs tā nodalīts? Ir tādi reisi, kas apstājās, tur teiksim... Nē, mēs plānojam visu 7. pagarinājumu līdz lidostai, bez atsevišķiem reiziem, visu laiku. Ok, bet šādā gadījumā, ja jūs nevarējāt uzprojektēt viņu, nezinot, vai Rīgas satiksme, kad jūs taisījāt, Rīgas satiksme nebija akceptējusi, vai ne, ka viņi pagarinās šo reizi? Mums vienmēr ir jāparedz arī esošais risinājums. Tad jūs nevarējāt šo projektu iesniegt, kamēr Rīgas satiksme nepateica, ka viņi pagarinās, vai ne? Šo te maršrutu, cik es sapratu no jums. Jā, es jau arī izstāstu. Jā, bet tad kāpēc būvējot C19 jūs jau bijāt paredzējuši, un tad Rīgas satiksme jau tiešām nebija akceptējusi? Jā, bet jūs saprotiet, tas pārāvums un periods starp būvniecību un autobusu var būt gads, varbūt 2, varbūt 3. Varbūt tas nekā. Ieprojektēt un izbūvēt sabiedriskā transporta pieturvietas C19 ceļā šobrīd bija daudz efektīvāk un izdevīgāk nekā pēc tam projektēt, pieprojektēt klāt, pārbūvēt risinājumus un izbūvēt tajā brīdī, kad to autobusu tiešām palaiž. Otrakārt, Rīgas satiksme izdod skaidrs nosacījums, ka viņi vispār nebrauc, kamēr šīs sabiedriskā transporta pieturvietas nav. Un varbūt arī izskatās šobrīd skumji, ka tur stāv uz kaut kādu laiku transporta šīs pieturvietas, bet nav iespējams vispār ieplānot, kamēr tie transporta autobusu pieturvietas nav izbūvētas. Tā notiek vienkārši plānošana sabiedriskajam transportam. Paldies visiem, kas šodien atnāca. Mēs esam pabeiguši ar šodienas jautājumu sesiju. Gaidīsim lūdzu no jums priekšlikumus uz oficiālo Mārupas e-pastu mārupa@mārupa.lv, gan DVG risinājumu, ja jums ir pieejami, un arī citu varbūt informāciju, uz kuriem jūs neesat joprojām saņēmuši atbildes, lai mēs saprastu un pārliecinātos, kas tā ir par informāciju. Un tad, ja nepieciešamies, tiksimies atkal. Paldies!